redz, kā aiz loga beidzot sniegu un putina, bet mēs turpinām sekot Eirodziesmē 2011. Un otrajā pusfinālā man par prieku, un es domāju, ka arī ļoti daudziem par prieku piedalījās Anmarija. 2 gadus viņa bija pazudusi, kas ar viņu ir noticis šajā laikā. Tūlīt uzzināsim. Anmarija, prieks tev redzēt. Starp citu, pēdējo reizi mēs ar tevi tikāmies Ventspilī, tad tu biji policists sastāvā, tur bija Ella, Kendi un tu, kur biji pazudusi. Es nebiju pazudusi, es nobriedu tam, lai atkal nāktu ar jaunu programmu. Ko tad arī šajā laikā tu noteikti pasniedz gan jau vokalās nodarbības? Gan jau, nē, audzināju dēlu. Pa kuru laiku? Pa kuru laiku? Kā tu nolēmi tomēr piedalīties Eirovīzijā? Tas ir tāds, manuprāt, ļoti nopietnas solis. Man vienkārši iešāvās prātā tāda ideja. Es piezvanu Ivaram Maksniegam, otras puses kompānists, producents, visādi citādi radošs cilvēks. Un pajautāju, vai viņam nav kaut kāda dziesma aizķērusies vai kaut kas priekš manīm. Viņš teica, jā, tieši ir un tieši priekš tevīm. Un tad satikāmies arī ar Rolandu Udri, grupas The Hobos līderis un visādos citādos projektos. Viņš uzrakstīja tekstiņu. Tā mums tā dziesma tapa. Vai tev ir arī nākotnes plāni, ja tikai šis Eirovīzijas projekts top jaunas dziesmas? Es zinu, ka es lasīju, kad ir kaut kāda koncerta turī, tu jau brauc. Nē, es nebraucu. Tad tu nepareizi lasīji. Tad tur ir mazliet... Es lasīju no otras puses. Nē, maldīga bišķīt. Viss notiek, bet šobrīd vēl nekur nebrauc, bet tāda programma top. Un top arī jaunas dziesmas. Drīzumā kaut kādā nedēļa laikā būs dzirdamas arī par radio. Vai tu skatījies arī pirmo Eirovīzijas pusfinālu? Protams. Un kāds ir tavs viedoklis? Tas ļoti profesionāli tomēr mūzikā. Mans viedoklis par to, kas bija pirmajā pusfinālā. Smuki viss bija. Īstenībā ļoti smukas dziesmas bija, bet, zini, es to visu noskatījos tā, kā man pašai būtu tanī brīdī jāskatās. Man nebija tā sajūta, ka es skatos tā kā no malas. Es skatījos tā, ka, pēc šitā tagad es iešu dziedāt. Tāds vairāk. Un kā ir tagad otrajā pusfinālā? Tā pati sajūta, ja sajūta ir cita? Tagad ir cita sajūta. Jādalās. Jāstāsta, kā tas ir. Tu sēdi, domā par kaut ko citu, un tad tev pēkšņi tā. Un tu atceries, jā, tūlīt būs jāiet. Un atkal tu kaut ko runājies, un tev pēkšņi tas tā kā vilnis pirms eksāmena. Tādas sajūtas.